Nu ko, pastāst par šo brīnumiņu. Šitas ir dīzelī Type R Civics, jo parasti šādā izpildījumā viņi nāk ar benzīna versiju. Vienkārši tie iepriekšējais īpašnieks speciāli sūtīja visu to body kitu, lai mašīna oriģināli izskatītos pēc Type R. Plus arī tas, ka ir arī atsevišķi uz oriģināliem diskiem ziemesriepas komplekts. Un jā, šī mašīna tiešām, priekš tā gada, priekš 7. gada auto, kur cena ir zem 4000 eiro, viņa diezgan labi ir saglabāta. Protams, ir kaut kādas nolietojuma pazīmes te varbūt, bet kopumā šoferis sēdeklis ir nesādāts, stūrīte ir ar tādiem sarkaniem diegiem nenolietota. Un ir arī ekrāns, kas ir viss sasinhronizēts ar multistūrī, teiksim, ar Android arī to pašu auto. Tā kā tas ekrāns vairāk arī darbojās tā kā planšeti, bet kurš strādā kopīgi gan ar skaļumu klusumu pogām, ar multimēdiju un visām mašīnas sistēmām. Tā kā jā, un šitas auto, ja arī interesē, tad var atbraukt uz Kuldīgu un iegūt savā īpašumā. Man jau redzējums ir tāds, ka šis varētu būt kādam jaunietim, kurš varbūt ir dabūjis izlaiduma dāvana. Jā, pirmā mašīna, jā, ko braukt. Un tas, kas ir parasti man, zin kāds ar Hondām, tas priekšstats tāds, ka gan jau kaut kur ir korozija, bet šis ir tāds, kuram tiešām tu apēji riņķi un tu nevar atrast izteikti